Adorācijas ir lūkšanas pie Kristus kapa lielajā piekdienā. No lielās piekdienas līdz pat lieldienu rītam. Tās ir lūkšanas par sevi, par tuvajiem, par mīļajiem un arī par lielām lietām. Tā skaitā par valsti. Es domāju, ka mums būtu jālūdz par valsti un par cilvēkiem. Vienā no adorācijo tekstiem teikts, kad mana tauta atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, es uzklausīšu un dziedināšu viņu zemi. Cilvēka laikam lielākā nelaime un laime, vai nezinu, tā dzīves īpašība ir dalīt lietas divās daļās. Tas ir vienmēr labais, vienmēr ļaunais, vienmēr dievs, vienmēr velns, paradīze, elle, labais, sliktais un tā tālāk. Pirmais Liepājas koncerts asi dzeļ pretī šādam dalījumam. Viss ir viens. Dualisms ir arī man koncertu gadījumā divas daļas. Tas ir pianists un orķestrs. Tāds ļoti īstenībā klasisks kontrasts, kas veidojas starp šīm divām pusēm jau kopš neatminamiem laikiem, kad kādreiz koncertā solists pretnostatījās orķestrim kā indivīds un masa. Šodien manā gadījumā tas varbūt nav tā. Un koncerta situācijā bieži vien klavieris ir līdzvērtīgi darbojošo personu orķestrim, un viņi pat kādā noteiktā brīdī ir viens otru drīzāk turpinoši un papildinoši, kā kādā ziņā kontrastējoši vai cīņa. Tā ir tāda īpaša vieta, un man liekas, ka tā ir ļoti mākslinieciska vieta no vienas puses, bet no otras puses tu, būdams Venecijā, it kā visu laiku ceļo pats pie sevis. Ūdeņi, tilti un gondolas, lietus un lagūna, Maskats un Brodskis. Tā ir absolūti pasaules pilsēta, kurā saplūst daudzas kultūras un ļoti eiropeiskas kultūras. Tas ir Umberto Saba itāliski, Rainers Marija Rilke vāciski, Konstantins Kavafis šajā gadījumā, tas ir grieķu dzejnieks, bet šajā gadījumā viņš ir angliski, un pats Brodskis oriģinālā, krieviski. Un man ļoti gribējās, lai tur skanēja kāda latviešu balss, un tad es no Dagdas 5 skiču burtnīcām izmeklēju Raini. Ieceri sakrita ar to, ko ierosināja Inga Kalna. Faktiski viņa ierosināja, lai es uzrakstu viņai kaut ko tādu drusku lielāku, tādu varbūt vērienīgāku. Un tāpēc, kad laikas padomāju, un kā tagad mūsdienās nolēmts teikt, prezentēju viņai šo ideju. Viņai tas uzreiz ļoti patika.